Aņa, studente, kurai nepieciešama mācību nauda, atrada uz zemes maku pilnu ar skaidru naudu. Kārdinoša doma čukstēja: paturi to, tomēr viņa sirdī radās klusa nemieris, zinot, ka tas patiesībā nav viņas. Viņas draugs Rohans redzēja viņas dilemmu. Kādam tās naudas varbūt ļoti vajag, Aņa, Rohans maigi teica. Viņa nolēma lūgt padomu vecākajai Sumanai. Godīgums ir garīga prakse, dārgais bērns, vecākā Sumana laipni ieteica. Patiesa dzīve tevi saskaņo ar universāliem dievišķajiem principiem, sniedzot iekšējo mieru. Aņa saprata, ka patiesa miers nāk no godīgas sirds, nevis no laicīga labuma. Viņa nolēma ar Rohana atbalstu atdot maku. Viņa gaidīja, un drīz parādījās satraukta sieviete, kura izmisīgi meklēja. Mani ietaupījumi, viņa kliedza asarām acīs. Aņa piegāja, mierīgi pasniedzot maku pateicīgajai sievietei. Sievietes priecīgais atvieglojums bija milzīgs, viņa sirsnīgi pateicās viņam. Aņa sajūta dziļu mieru un prieku, apzinoties, ka integritāte ir viņas lielākā atlīdzība, kas ir vērtīgāka par jebkuru naudu. Godīguma izvēle svētī ikvienu. Ja šis stāsts jūs iedvesmoja, lūdzu abonējiet Latvijas Repo, lai saņemtu vairāk pacelājošu stāstu. Patīk šis video un dalieties savās godīgajās domās zemāk komentāros.